Vārds demokrātija cēlies no grieķu valodas un nozīmē tautas vara. Antīkajā Grieķijā tādu kādu laiku patiešām arī bija. Kaut kas līdzīgs bija arī senajā Krievzemē, Novgorodas Veča. Taču, lai cik tas nebūtu dīvaini, sabiedrības kolektīva apziņa laika gaitā ir radījusi lielāku pieprasījumu pēc varas centralizācijas. Viens vadonis, viens prezidents, viens karalis, viens cars. Tās ir pavisam saprotams valsts organizācijas formulas. Īsāk sakot, viens tad arī atbild par visu. Šādā aspektā pasaule ar interesi raugās uz Krieviju. Lēmumi, kas tiek pieņemti aiz šīs Kremļa sienas, jau 1000 gadus nosaka lietu kārtību ne tikai Krievijā, bet arī visā pasaulē. Tā tas ir bijis cara laikos, tā tas bija komunistu valdīšanas laikos, un tā tas ir arī tagad. Jo tieši aiz šīs Kremļa sienas atrodas Krievijas prezidenta darba rezidence. Tikai visiem, arī ekspertiem un arī politologiem, ir ļoti liels jautājums, vai patiesie lēmumi par šodienas Krieviju un arī par šodienas pasauli tiek pieņemti šeit, vai arī šeit, kur strādā Krievijas premjerministrs. Šī mīkla nav atminēta tāpat kā Da Vinci kods. Formāli, protams, viss ir saprotams. Galvenais ir Dmitrijs Medvedevs, taču viņa nākšana pie varas bija dīvaina un ļoti atgādināja monarhu maiņu, kur tās demokrātijas maz. Tāpēc nav brīnums, ka ne tikai Maskavā un Krievijā, bet arī visā pasaulē ir daudz baumu. Proti par to, ka nekas nav mainījies. Kā bijis Vladimirs Putins pie varas stūris, tā arī viņš tagad ir tikai pieklājības pēc nesēž Kremlī. Viņš tur ielicis savu politisko klonu. Совсем не клон. Просто я думаю, что... Viņš nepavisam nav klons. Vienkārši viņš Putinam ir ļoti labi saprotams un pazīstams. Viņi taču ilgus gadus Pēterburgā darbojās vienā Sobčaka komandā. Turklāt pašreizējās Krievijas attīstības tendences ir tādas, ka prezidentam ir pārāk maz laukuma savas brīvības un neatkarības apliecināšanai, nekā to varētu vēlēties. Krītošas ekonomikas, svārstīgu naftas cenu, nemierīgu robežu un problemātiskā Kaukāza dēļ nav viegli valsts vadītājiem pienācīgi, ātri modernizēt valsti. Ja Krievija tuvākajā laikā nespēs veikt modernizāciju, un es te domāju tieši politisko modernizāciju, tad tā pasaulē kļūs par marginālu valsti un varbūt pat nespēs noturēt to teritoriju, kas tai ir pašlaik. Целый ряд косвенных сигналов. Ir vesela virkne netiešu signālu, kas liecina, ka Medvedevs sāk kļūt emancipētāks, mazāk atkarīgs no Putina. Saprotiet, tronis Monomaha cepure atstājis savu ietekmi uz cilvēku, kas to valkā. Liek šim cilvēkam sākt spēlēt patstāvīgāku spēli, liek kļūt mazāk atkarīgam no saviem politiskajiem draugiem, taču konkrētu pierādījumu tam nav. Ar pierādījumiem Kremļa gaitaņos vispār ir diezgan trūcīgi, tāpēc saprast, kas tur notiek un vai vispār notiek, vienmēr ir bijis grūti. Eksperti uzskata, ka vairākos svarīgos jautājumos oficiālajai Maskavai nav savas pozīcijas, vai arī tā izliekas, ka tādas tai nav. Iespējams tieši neskaidrās pārvaldes dēļ. Par piemēru var minēt kaut vai Krievijas attieksmi pret iespējamām sankcijām pret Irānu. Medvedevs ir teicis, ka ir pret tām, taču nesen Ņujorkā izteicās, ka atsevišķos gadījumos tās tomēr var pielietot. Putins tikmēr vēl pavisam nesen paziņoja, ka runāt par sankcijām nedrīkst, un kas daudziem likās kā pārmetums prezidentam. Citi savukārt domā, ka tas tomēr viss ir viens liels teātris, un vīri spēlē labos un sliktos policistos, un iegūst abi, lai arī populārāks tautā ir Putins. Savu lomu spēlē mūsu tautā daudziem raksturīgā monarhiskā apziņa. Tā teikt, ja tu neievēro monarham piedienīgos rituālus, kā piemēram Jeļcins, kas reiz pat atļāvās dzērumā kārtot dabiskās vajadzības pie lidmašīnas riteņa, tad tevi nerespektēs. Tu būsi apziņās slikts cars. Bet, ja tu rituālus ievēro, kā to dara Medvedevs un Putins, tevi mīlēs un daudz ko piedos. Tā vai citādi neatbildēts ir jautājums, kas būs tālāk. Pēc dažiem gadiem Medvedevam beigsies pilnvaru termiņš. Vai viņš atdos vietu citam? Visticamāk Putinam. Есть магия кресла. Есть сакральная сила Кремля. Ir krēsla maģija, ir Kremļa sakrālie spēki. Es nedomāju, ka būs kāds, kas teiks, ai, ko nu es te jau tikai uz īsu brīdi esmu atnācis. Tāpēc es nedomāju, ka Medvedevs ir atnācis uz īsu laiku. Manuprāt, kā minimums uz 2 termiņiem. Nedomāju, ka notiks tāda viegla rokāde. Ļoti iespējams, ka mēs tā arī mainīsim Putinu uz Medvedevu, Medvedevu uz Putinu, un viss šis cirks turpināsies kādus gadus 40, kamēr viss sabruks. Es domāju, ka tādas autoritāras valsts modernizācijas ar dzelžainu roku nebūs. Tas vienkārši neies cauri. Būs modernizācijas imitācija, kas novedīs Krieviju strupceļā, un tai būs jāizvēlas aiziet uz stingru dalījumu Eiropā un Āzijā, vai arī vienkārši kļūt par resursu bāzi Eiropas Savienībai un Ķīnai.
Что будет через 15-20 лет, если сохранится вот эта тенденция? Kas būs pēc 15-20 gadiem, ja izdosies saglabāt pašreizējās attīstības tendences, tad, domāju, izdosies izveidot samērā civilizētu politisko sistēmu. Lai gan es saprotu, ka jums tas šobrīd var izklausīties visai dīvaini. Kā saprotat, viedokļi ir daudz un tie ir dažādi. Skaidrs ir tikai viens. Krievija arī pēc 15 gadiem būs mūsu kaimiņš, tāpēc sekot tam, kas tur notiek, ir pat vairāk nekā ieteicams.